Labdien! Prieks jūs redzēt tik plašā pulkā. Prieks par uzvarētājiem. Jā, tātad es pārstāvu Arhitektūras un dizaina institūtu. Un institūta tā vīzija mums ir nodrošināt pilna cikla profesionālā izaugsmes ceļu tiem, kam interesē arhitektūra, dizains un tekstils. Tās ir 3 jomas, kurās mēs darbojamies, nodrošinot augstāko izglītību, visa 3 līmeņos bakalaura, maģistra un doktora grādu arī var iegūt, kā arī nodrošinām dažādas mūža izglītības aktivitātes. Ko mēs piedāvājam skolēniem? Tātad dažāda vecuma jauniešiem, sākot no 7. klases, ir iespēja apgūt zinības jomās, kas saistās ar produktu dizainu, ar tekstilu, ar arhitektūru, un tālāk par katru no šīm te iespējām. Tātad viens no kursu veidiem, ko piedāvājam, ir produktu dizaina izstrāde. To arī dara mūsu studenti dizaina studijās, kur ir diplomdarbā jāizstrādā produkts no pašas idejas, no koncepta līdz pat tā realizācijai. Iesaistot arī biznesa aprēķinus, reklāmu un tā. Tātad tādā vienkāršotākā veidā mēs esam gatavi to piedāvāt arī skolēniem. Mūsu lektora Ilze Gūtmene ir specializējusies tieši koka apstrādes jomā, tāpēc arī šos te risinājumus viņa piedāvātu tieši kokapstrādē. Ļoti iedvesmojoša pasniedzēja Agnese Oleksāne. Tātad viena no jomām, kur arī mēs dizainā strādājam ar studentiem, ir šī te modes dizaina joma. Un daļa no jums arī šodien darbosies darbnīcās kopā ar Agnesi un Ilzi. Un kā es teicu, tātad tekstils arī tīri dažādas materiāla īpašības. Tas ir tas, kas ir mūsu Arhitektūras un dizaina institūta darbības sfēra. Un tādēļ arī piedāvājam jauniešiem apgūt tālāk izglītību tieši par tekstilu materiāliem, kā tie darbojas ar dažādu iedarbību, piemēram, tas pats filts, vilna, kā iedarbojoties uz to, mainās tās struktūra un īpašības, kā arī citiem. Tad par Arhitektūras un dizaina institūta zīmēšanas kursiem. Tātad, lai iestātos bakalaura studijās, programmā arhitektūra vai dizains, ir nepieciešams bez centralizētiem eksāmeniem, ko jau parasti skolnieki liek pabeidzot savas skolas gaitas vidusskolā, ir nepieciešams papildus likt zīmēšanas eksāmenu. Šajā te eksāmenā ir specifiskas prasības. Un tādēļ mēs piedāvājam jauniešiem jau iepriekš, es pat ieteiktu tos sākt jau 11. klasē, lai sagatavotu šiem te zīmēšanas eksāmeniem. Un zinātu tās prasības, kas ir nepieciešams, lai iestātos universitātē. Un mēs piedāvājam arī 2 daļās tiem jauniešiem, kam vairāk interesētu potenciāli trenēties uz arhitektūras studijām, un tiem jauniešiem, kas gribētu iestāties dizaina programmās. Jo konkurss ir liels, arī šogad tie bija kādi 6-7 jaunieši uz vienu vietu. Bet mēs arī esam vienīgie, kas nodrošina, piemēram, arhitektūrā pa valsts budžeta līdzekļiem augstākā līmeņa studijas. Varu arī padalīties no savas personīgās pieredzes. Esmu šos kursus beigusi, un tad pirms vairākiem gadiem arī iestājos arhitektūras studiju programmā. Un skolotājiem arī piedāvājumi par šīm te līdzīgām tēmām.
Vēl papildus arī par ilgspējīgu vides veidošanu, kas būtu tieši par arhitektūru. Piemēram, mūsdienās ilgspējīga arhitektūra varbūt nemaz nav par būvniecību, tas ir par esošās vides pārveidi. Tātad detalizētāka informācija par institūtu un par mūsu piedāvātajām iespējām tad aicinu skatīt mūsu mājaslapā. Paldies jums! Paldies, Mārai, ar aplausiem. Liels paldies jums. Jā, paldies. Un arī iedvesmas un pateicības raksts no mums.